Un tātad šodien mēs runāsim ar jums par kāzu webināriem, jo man diezgan bieži uzdot jautājumu, kas tas tāds kāzu webinārs? Ko tu tur dari, kas tas tāds ir, ko tu tur rādi, ko tu tur stāsti, ar ko tas ir tik īpašs un kāpēc man vajag to kāzu webināru un kā tas var palīdzēt man gatavojoties kāzās kā vedējmātei, kā pasākumu vadītājai. Nu, tad mēģināšu šodien uz šiem jautājumiem atbildēt un skatāmies, kas tad ir prezentācijā. Sarunāsim tā, ka šobrīd noliekam maliņā, es zinu to, ka neko nezinu, vai arī es to visu jau zinu, jo ir lietas, kuras iespējams jūs tā kā piefiksēsiet un uzzināsiet no jauna, vai arī, ja jūs sakāt neko nezinu, nu, tad ļoti iespējams pēc šī webināra, jūs pat ne webināra, bet prezentācijas, jūs teiksiet, jā, tagad man ir iespēja daudz ko uzzināt, atveriet durvis, bet ne ārdurvis, bet atveriet durvis jaunai informācijai. Atrodamies šeit un tagad, tas nozīmē, ka pagaidām visu lieko noliekam maliņā, telefonu maliņā, ja vien neesat no telefona, tāpat arī pagaidām var pateikt vīram, nu, ja kas pēc tam parunāsim šobrīd, es esmu iegrimusi šajā procesā un gribu paklausīties, ko teiks Gita, un jautājumi un atbildes, tas vairāk beigu sadaļā, bet ja nu kāds ļoti svarīgs jautājums pa ceļam, droši var uzdot čatā, un pēc iespējas tad arī atbildēšu. Un šodien parunāsim tātad par to, kas ir webinārs, kur un kā var tikt pie webināru ierakstiem un cik ilga ir pieeja failiem. Tas arī ir viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem. Un kāzu webināri, kas tajos vispār ir atrodams. Un par mani. Esmu pasākumu vadītāja un zīmola idejas pasākumiem radītāja. Un man ir novadītas vairāk nekā 300 kāzas un arī tikpat mičošanas. Un jāatzīst, ka mičošana, pie tās es esmu strādājusi tik daudz un tik ilgi, līdz panākusi to savu, nu kā es uzskatu, ideālo mičošanu, jo jā, man visu laiku ir tā sajūta, ka, man ir ideālā mičošana. Jā. Tā nu tas ir. Rādu jaunas idejas, kā arī kompilēju jau esošās un zināmās. Un vienu reizi esmu bijusi vedējmātes lomā, pēc kā arī esmu pateikusi, ka kāzas vairs nekad dzīvē kā vedējmāte neuzņemšos vadīt. Kāpēc tā? Tāpēc, ka tajā laikā, kad es gāju par vedējmāti, praktiski nekādu informāciju daudz atrast nevarēju. Visur bija tikai un vienīgi jau kaut kādas zināmās tradīcijas, viens un tas pats par amatiem, viens un tas pats par kaut kādu sagaidīšanu tiltiem, un es sapratu, ka tas nav tas, ko es tā kā gribētu sniegt tam pārim, un es zinu, cik es daudz laika veltīju, lai radītu un darītu un sagatavotu, un tas atņēma man ļoti daudz enerģiju, un līdz ar to tagad es esmu, laikam, tas cilvēks, kurš palīdz vedējmātēm tikt galā ar šo grūto uzdevumu, ko sauc par kāzām, jo kāzas un vedēji, tas ir ļoti sarežģīti. Tā nu tas notiek. Tā. Tālākajam par webināru. Webinārs, tas ir seminārs online, un manā gadījumā tas ir seminārs Zoomā. Un ar ko tad mani webināri atšķiras no citiem webināriem, jo kad vispār viss aizsākās ar webināriem, tas aizsākās mājasēdes laikā, kad visi pārgāja uz online režīmu, un tad arī bija kaut kādas lekcijas pieejamas online, bija šķiet tā saucamie semināri, lai gan, ja jūs ieiesiet Zoomā, jūs uzreiz redzēsiet šo te piedāvājumu. Webināri tā arī saucas, tikai jautājums, cik mēs izmantojam šo vārdu latviešu valodā. Un tad, kad sākās šī te mācīšanās online, strādāšana online, bieži vien es dzirdēju, ka tur jau nekā tāda nebija. Mums bija it kā kursi, aizgājām, visi pasēdējām kameras priekšā, tur tas runātājs palēja ūdeni, un ar to arī visa mūsu mācīšanās beidzās. Tad man ir jāatzīst, ka katrā manā webinārā ir ne tikai teorētiskā daļa, bet arī visi nepieciešamie materiāli, teksti, mūzika, printējumie un dokumenti, kā arī es ļoti smalki izstāstu,
kas, kur un kā jādara, idejiski tekstus izstāstu, respektīvi jums vairs nerodas jautājums, kā tur to vajadzēja darīt, kā tur tas ir, un informācija neatkārtojas. Tātad šajā webinārā es stāstīju to, nākošajā varbūt es pateikšu, ka tajā iepriekšējā webinārā jūs atradīsiet to informāciju, bet nākošajā es jau it kā stāstu tālāk, un webināri papildina viens otru, un jā, katrā webinārā jaunas idejas, konkursi, aktivitātes un, protams, ka arī padomi. Ir pieejami tātad webināru ieraksti, jo viens ir būt šeit un tagad online, kā jūs šobrīd piedalāties, bet pēc tam, ko tad darīt pēc tam? Pēc tam var iegādāties webināru ierakstus un ar tiem saistītos materiālus. Kā tas notiek? Jūs man atrakstāt ziņā, ka vēlos iegādāties kāzu webināru, vai arī vispār jautājat, kādi tad webināri ir pieejami. Es atsūtu informāciju, kas tur kurā webinārā ir iekļauts, nosūtu rekvizītus apmaksai, jūs apmaksājat un uz savu e-pastu jūs saņemat linku uz failiem.lv, no kuriem tad mēs lejuplādējam failus savā datorā, atarhivējam tos un tad jau skatāmies un iedvesmojamies sev ērtā laikā un vietā. Tātad tas nav kaut kas, kaut kādos geta kurs, kur, piemēram, ir ierobežots laiks, 3 nedēļas un ne vairāk, ne mazāk, un tas nozīmē, ka man ir jāpaspēj, un ja nu es nepaspēšu, un ja nu man nebūs tas brīvais brīdis, un ja es sagribēšu vēl pēc tam, bet es vairs netieku klāt, tad te ir tā, ka tie visi faili ir jūsu datorā, un jūs paši izvēlaties, kad, kur un ko jūs darāt. Un tātad, kā jau minēju, faili glabājas failiem.lv, un jābrīdina gan, ka faili un webināra ieraksts ir diezgan apjomīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka ir gan kvalitatīvs šis te video, kā jūs šobrīd redzat ar manu lodziņu, un brīžiem ir mana seja tuvumā, un brīžiem es tur lodziņā, bet šis viss tiek ierakstīts, ko es tātad stāstu, un datorā līdz ar to jābūt pietiekami vietai, lai tos varētu lejuplādēt, jo man ir bijis tā, ka raksta, es nevaru lejuplādēt, un tad es jautāju, vai jums ir vieta datorā, nē, man dators pilns ar visu kaut ko. Nesanāks. Un tā tad ir 2 varianti, kā failiem.lv lejuplādēt, vai nu nospiežot uz šīs sarkanās pogas saglabāt, vai arī ar peles labo taustiņu uz labo ausi nospiežam un atkal uz lejuplādēt, un tā jūs failus dabūjat savā datorā. Un noteikti jābūt atarhivēšanas programmai, lai failus varētu atarhivēt un atvērt, jo arī ar šo ir bijuši piedzīvojumi, kad saka, jā, mēs novilkām datorā, bet nevaram atvērt. Un tad es jautāju, vai jums ir atarhivēšanas programma? Tādas nav. Tādu failus atvērt nesanāks, jo atkal kaut vai pie tiem pašiem geta kurs tik un tā faili būtu arhivēti. Un jebkura vietne internetā šos failus pieprasa sārhivētus. Un līdz ar to, ja jūs vēlaties tikt pie šiem failiem, tad nāksies arī lejuplādēt programmas. Tagad ir dažādas pieejamas, kas atarhivē, un man šajā gadījumā ir WinRARs. Un nav problēma, failus var atarhivēt. Vai līdz šim brīdim viss ir skaidrs? Ierakstiet vārdiņu jā, ja viss ir skaidrs un saprotams. Super, paldies tām, kas atsaucās. Super. Ejam tālāk. Un tātad, kas attiecas tieši uz kāzu webināriem? Šobrīd ir pieejami 5 kāzu webināri. Jā, es esmu novadījusi jau 5 kāzu webinārus, un katrs webinārs vidēji ir 2 līdz 3 stundas, un informācija ir ļoti smalki izklāstīta, un tie, kas jau ir bijuši manos webināros, neļaus man samelot, jo es zinu, ka šeit ir tie, kas ir bijuši, ja ne kāzu, tad citos webināros, un zina, cik ļoti smalki tur viss ir izklāstīts. Tātad pirmais webinārs kāzas šķērsgriezumā, pēc tam kāzu karuselis, tad mičošana, laulību ceremonijas un kāzas ar emocijām. Par kāzas šķērsgriezumā webināru. Tātad tas bija pirmais webinārs, kurā es ļoti daudz stāstīju par pašiem pamatiem, bet ņemot vērā to, ka man pašai nepatika, kad es vadīju pasākumus, kas man visvairāk nepatika, ka viss jau ir pierasts, zināms un nav nekā
jauna, nav nekā, teiksim tā, netradicionāla, nav nekā inovatīva. Un tad es sapratu, ka es šo visu gribu mainīt, un es katrā, gan tradīcijā, gan kaut kādā blokā, gan aktivitātē mēģināju ieviest kaut ko jaunu. Un līdz ar to kāzas šķērsgriezumā var teikt, ka ir webinārs par pamatiem, jo kas tur ir iekšā, tātad te jūs, piemēram, varat, es parasti aizsūtu arī īsu ieskatu webinārā, kur ir 6 slaidi, un te jūs redzat tātad, par ko runājam, par kāzu struktūru un norisi, par kāzu tradīcijām un konkursiem un aktivitātēm, un tātad gan izstāstu vispār kāzu struktūru kā tādu, gan ideiski jūs redzat, ir ar fotogrāfijām un ar bildēm parādīts un pierādīts, kā var citādāk. Un tātad vēl ir šī te mape, kurā ir arī saliktas aktivitātes, konkursi, gatavas kartītes, gatava mūzika, gatavi video paraugi, gatavi teksti. Tātad, lai jums vēl nebūtu kaut kur jārokas, kaut kas jāmeklē, lai gan jāatzīst godīgi, ka lielāko daļu no tā, ko es rādu webināros, nekur internetā principā atrast nevar. Un kaut vai, ja, piemēram, ja jūs teiksiet, ko tad tur var citādāk? Tad varbūt ierakstiet komentāros, ko jūs zināt par tradīciju plēst šķīvi kāzās. Kas tā par tradīciju, kāpēc vispār plēst šķīvi kāzās? Noskaidrot, cik daudz pēcnācēji gaidāmi. Viens no variantiem vai vēl, cik bērnu būs, un mēs klusējam un domājam, ko tā vēl var? Un tad, ja lielas lauskas, tad dēls, ja mazas meita. Tieši tā, mēs visi zinām, ka šķīvi plēš, lai noskaidrotu, cik tad būtu pēcnācēji. Raksta vārdus, lielākajam gabalam atbilst tātad atkal bērnu vārdi, vai ne? Un tagad iedomājieties, es jau, teiksim tā, es mazliet pārspīlēšu, bet lai jūs saprastu to ideiski. Man vārdu sakot, bet reāli ir bijuši tādi pāri un neviens vien. Man ir tātad jaunlaulāto anketa, un starp citu šī jaunlaulāto anketa arī ir tieši pie webināra kāzas šķērsgriezumā. Un tātad tur ir jautājumi, kuras tātad tradīcijas jaunais pāris izvēlas. Un, piemēram, pie šķīvi ir rakstīts nē. Un vienmēr, kad pāris kaut kur ieraksta šo nevajag, šo negribam, man uzreiz ir jautājums, kāpēc negribat? Un tad man Līgava atbild, tās jau galīgi nav mūsu pirmās kāzas, jo Līgavai tās reāli bija 3. kāzas, viņam tās bija 2. kāzas, un viņa saka, mums katram jau ir savi bērni, un mēs negribam plēst to šķīvi, cik te bērni būs, mums jau tā kā pietiek. Un tad es viņiem izstāstu, ka vēl jau var būt citi varianti, ka nav jāplēš dēļ bērniem. Piemēram, iedomājieties, ka šajā brīdī, tā tad ir jaunlaulāto sagaidīšana, un šajā brīdī, tieši šeit un tagad, mēs sākam filmēt jaunu, attiecīgi noskaidrojot, kāds ir pāris, vai komēdiju seriālu, vai seriālu 500 sēriju garumā, vai seriālu zelta kāzu garumā, Bērziņu ģimene. Un parasti ir tā, ka ir tradīcija filmētājiem, tie, kas filmē sevišķi filmas, viņi vispirms saicina visu filmēšanas komandu, tā visa filmēšanas komanda parakstās uz šķīvja, un tad, lai filma būtu izdevusies, viņi pret kameras statīvu to šķīvi sasit. Tātad uz laimi. Mēs gan šodien kameras statīvu nesatīsim, bet parakstīsimies gan visi, un tad jaunie, lai saplēš uz laimi, lai šīs filmas sižets ir laimīgs, panākumiem bagāts, naudas piepildīts un tā tālāk. Ko teiksiet par šādu variantu? Vai tas jums sasaucas ar bērnu zīlēšanu? Ierakstiet lūdzu čatiņā. Agita saka, ka super variants. Super ideja, paldies, lūdzu. Un ticiet man, webināros ir ļoti daudz idejas tieši šiem te alternatīvajiem variantiem, kad
jūs varat piedāvāt šiem saviem pāriem gan vedēji, gan vadītāji un pat līgaviņas var izvēlēties. Mēs gribam šo variantu. Un vispār runājot par līgaviņām, ja jūs šeit esat, tad mans lūgums un aicinājums būtu tāds: parūpēties par saviem vedējiem, jo arī viņiem kāzās vajadzētu atpūsties, nevis iespringt. Bet parasti tas gatavošanās process ir tik sarežģīts, sevišķi, ja vajag kaut kādu informāciju, vajag idejas, un tur tiešām paiet ļoti daudz un ilgs laiks. Tā kā paldies tām, kas atrakstīja savu atgriezenisko saiti, un ejam tālāk. Tradīcijas ir jāmaina. Tieši tā, Sintija, jo, ir jau labi tās tradīcijas pamatos, bet mēs tās varam pamainīt un pielāgot sev. Un par to es pastāstīšu mazliet vēlāk, kad mēs runāsim par webināru Kāzas ar emocijām. Tātad, kā jūs redzat, Kāzas šķērsgriezums mapē ir gan jaunlaulāto anketa, kā jau es minēju, un vienmēr arī nāk klāt prezentācija, jo prezentācijā vēl var appētīt, izpētīt bildes, paraugus, piemērus, un ja jums šķiet, ka tas bija 21. gadā, ticiet man, ka tas, ko es rādīju un stāstīju 21. gadā, pat šodien vēl galīgi nav novecojis, jo tās idejas jau ir unikālas un citādākas nekā mums ir pierasts redzēt tradicionālās kāzās. Tā, spiežu tālāk. Kāzu karuselis, 2. kāzu webinārs. Tātad šajā webinārā es lielāku akcentu liku uz viesu izklaidi, jo bija tāds pieprasījums, ka ko mums darīt? Jaunie aizbrauca bildēties. Ko mums darīt te ar tiem viesiem, kamēr, piemēram, jaunie bildējas, vai arī viesi ir te, jaunie te pat blakus atkal velta savu laiku fotogrāfam, un viesiem nav ko diži darīt. Un tad šeit es stāstīju un rādīju diezgan daudz idejas, ko var darīt ar viesiem, kamēr jaunie nav kopā ar viņiem. Vēl bija vairāki varianti ģimenes pavardī iedegšanai, bija mūsdienīgas aktivitātes, kurās labprāt iesaistās jaunieši, jaunā paudze, dažādi atkal pārsteiguma momenti un wow momenti un arī īpašie svētku fināla varianti. Vārdu sakot, atkal piepildīts webinārs ar daudz idejām, un te jūs redzat kāzu karuseļa šo te mapi, materiālu mapi, kur arī ir tātad katrā mapē, kur vajag ir teksts, kur vajag ir mūzika, kur vajag ir video pamācības, lai jūs visu saprastu un visu zinātu, ko un kā darīt. Mičošana. Novadot tos 2 webinārus, man ļoti bieži klauvēja gan vedējmātes, gan pasākumu vadītājas un jautāja, ko darīt mičošanā? Un ziniet kā, man pat ir bijis tā, ka pašai zvana tātad līgaviņa pieteikt mani kā kāzu vadītāju, un tad tāds jautājums, vai jūs mičošanu arī varētu novadīt? Un es no laika gala nesapratu, kāpēc man uzdot tādu jautājumu, kur ir problēma, kāpēc tad paši nevar nākt un tā kā, vadīt, kāpēc... Ja viņam vadītāju, tad kur ir problēma? Ja jūs gribat folkloras kopu, tad ir skaidrs, bet kāpēc šāds jautājums? Un tad es uzzināju, ka ne visas pasākumu vadītājas un vadītāji uzņemas vadīt mičošanu. Un izrādījās, ka tas sagādā problēmas, jo nav īsti skaidri, ko un kā tur varētu darīt. Un līdz ar to tapa nākošais webinārs mičošana, kurā es gāri un plaši un daudz stāstīju un rādīju tieši par mičošanu, pie kam es to nosaucu par mičošanas konstruktoru, kur jūs varat reāli izvēloties kaut kādus momentus, salikt savu ideālo mičošanu. Jo arī mičošanām, piemēram, mums plīvuru un buķetes nebūs, mēs plīvuru nost neņemsim.
Un aubi mēs negribam, aubi negribam, bet ir taču citi varianti. Un par to es stāstu, piemēram, 3. sadaļā Plīvurs un buķete, kur ir arī daudz šie te alternatīvie varianti, ka nav jābūt tikai tā, jo neviens jau nav teicis, ka tikai tā un ne citādāk. Ir kaut kādi vienojošie momenti, ir īpašie momenti, un tātad mape arī ir tātad pa šīm te sadaļām, un katrā sadaļā ir vajadzīgie materiāli. Un vispār mičošana tiek būvēta, kur jūs redzat konstruktora momentus, un jūs jau izvēlaties, kurus ņemat un kurus nē. Un atzīšos godīgi, man pārsvarā bija tās kāzas, kur gandrīz visi punkti arī tika iekļauti. Un visilgākais laiks, kas man bija mičošanai, tā ir stunda, bet, kā visi teica, ka mēs nemirkli nesajūtām, ka ir pagājusi jau stunda. Tas arī ir jāskatās, jo ir jāskatās, kādi ir viesi, kādas ir jaunlaulāto vēlmes, kādi ir apstākļi, jo dažkārt pietiek, piemēram, ar kaut kādiem 4-5 momentiem no konstruktora, un arī ir ok, ir normāla sakarīga mičošana. Tā kā tas mičošanas webinārā, tad ir laulību ceremonijas. Tas ir viens no maniem tā. Es skatos, ka te mirklīti es izdarīšu šādi, jo citādāk man visu laiku tur lec ārā, ka ir skaņa. Tātad ir laulību ceremonijas, un tas ir mans tāds cita veida projekts, jo tas nav tādā veidā novelkams webinārs ar materiāliem, kā jūs redzējāt līdz šim. Tas ir webinārs plus materiāli, plus idejas, bet tātad tūlīt parādīšu vispirms. Te jūs redzat atkal prezentāciju no laulību ceremonijām, tātad kas ir iekļauts mazliet ieskats webinārā. Un te ir Telegram kanāls, tātad ir Telegram kanāls, kurā tiek izvietota visa informācija, un es pa ziemu esmu ļoti daudz un labi pastrādājusi, un ar nākošo nedēļu es sāku izlikt visu atkal iekrāto, saražoto, sakrāto informāciju, vēl papildinot, jo, teiksim tā, šis ir tas kanāls, un šī ir tā tēma, kur visu laiku notiek papildinājumi, lai būtu veiksmīga un mūsdienīga šī te laulību ceremonija. Un tātad, ko jūs tur atrodat, kāpēc jaunlaulātie rīko ceremoniju, kam jābūt ceremonijā, detalizēta anketa, laulību ceremonijas momenti, tehniskie momenti, daudz un dikti, starp citu, idejas īpašajām ceremonijām un wow momentiem, idejas tekstiem, idejas oriģināliem iznācieniem un daudzas citas labas lietas. Tātad arī laulību ceremonijas. Un pēdējais webinārs kāzas ar emocijām. Pagājušajā gadā sākās tendence uz personalizāciju. Tātad tas nozīmē, ka akcents tiek likts, ja tās ir kāzas, tad uz jauno pāri un ar viņu saistītām lietām, ja jubileja, tātad ar jubilāru, ja korporatīvais pasākums, tad vai nu ar firmu, vai ar priekšniecību un tā tālāk, bet tā tad ir šie te personalizācijas momenti. Un ko tas nozīmē? Ja vispār pieņemts tur ir, ka, piemēram, jānovada tur Ādamam bija 7 dēli, cūka driķos, nezinu, vēl kaut kāda aktivitāte, tad te mēs pielāgojam aktivitātes, tradīcijas tieši, kas atbilst jaunajam pārim. Piemēram, redz, kur kājas lente, ja piemēram līgavainis ir futbolists, tad kājas lenti viņš var, te gan ir ar kastītēm, bet, piemēram, kājas lenti viņš var izspēlēt ar futbolbumbu, respektīvi spērto futbolbumbu, un kuram trāpa no tiem neprecētajiem puišiem, tam arī tiek tā kājas lente. Tīri idejiski izstāstu, ko nozīmē personalizācija, bet tātad mēs pielāgojam visu tieši jaunajam pārim. Un, ja, piemēram, jaunajam pārim patīk ceļošana, tad noteikti mēs iesaistām tādas aktivitātes, paņemam tādas aktivitātes, kas ir saistītas ar šo ceļošanu, jo tad ir tā sajūta, jā, tas ir par mums, un tas ir vissvarīgākais, un arī šogad vēl joprojām personalizācija ir topā.
Un līdz ar to arī šeit bija iekļauti tie momenti, ar kuru palīdzību var veidot šo te personalizāciju. Un te jūs redzat materiālu mapi, bet vēl jūs teiksiet, vienā materiālu mapē ir tik, un otrā materiālu mapē ir tik. Tas nenozīmē, ka kādā webinārā ir vairāk vai mazāk informācija, jo ir tās idejas, kurām vajag klāt šos te materiālus, bet ir tīri idejiski, uzskatāmi, ko jūs paši varat saorganizēt, kā piemēram vīrieša, tātad kājas lentes vietā, puisis met zeķu pušķi, un tur nebūs nekāda materiālu mape, jo ir parādīta bilde, un jums ir skaidrs, kas tas ir un kā to dara. Tā kā tas par kāzām ar emocijām. Un jā, kā jūs arī teicāt, ka tradīcijas ir jāmaina, tad te arī ir tā nianse, kad mēs vairāk pielāgojam un vairāk padarām tuvākus, privātākus un personiskākus tos pasākumus. Šādi. Ierakstiet lūdzu čatiņā, vai šobrīd viss ir skaidrs, kas attiecas uz šiem te 5 kāzu webināriem. Viss ir skaidrs, jo cenšos stāstīt skaidri un saprotami. Un tā tad vēlos jums piedāvāt arī nelielu ieskatu mapēs. Vai jūs gribētu ieskatīties dažās mapēs, kā tad tas tur viss izskatās un kādi konkursi tur ir iekšā? Jo, kā jau jūs saprotat, ja ir 5 webināri un katrs, ņemsim vidēji, ja katrs pa 2 stundām, tad tas nozīmē, ka 10 stundas būtu jāstāsta. Tāpēc es pat mazliet ielūkošos varbūt katrā no webināriem, bet pirms tam atkal es zinu, kā tas ir, kad sēž un cik tad tas maksā, un es jums varu parādīt arī cenas. Man jau nav žēl. Lūk, tātad kāzas šķērsgriezumā ir 59 eiro, pēc tam karuselis, mičošana un kāzas ar emocijām tie ir 79 eiro, un laulību ceremonijas konstruktors ir 59 eiro. Jūs jautāsiet, kāpēc kāzas šķērsgriezumā ir 59 eiro un nevis kā pārējie tur kāzu webināri 79, tāpēc, ka tas ir pats pamats, un man gribējās, lai tas pamats ir vairāk pieejams. Bet jāatzīst godīgi, ka visbiežāk gan vedēji, gan pasākumu vadītāji pērk augšējo 3 webināru paku, jo principā to iegādājoties, jums ir kārtīga bāze, pie kam jāatzīst, ka jūs novadīsiet ar to, kas ir tajās mapēs, nevienas vien kāzas. Tas arī ir fakts, jo materiālu ir parasti daudz, un vēl, ko es arī mācu tiem, kas nāk pie manis uz webināriem, es viņam tā arī stāstu. Ja jūs gribat būt gatavi vienam pasākumam, tad jums ir jābūt gataviem 3 pasākumiem, jo tad jūs labi novadīsiet to vienu pasākumu. Kāpēc? Tāpēc, ka vienmēr ir jābūt rezervei, jo mēs nevaram zināt, kādi tajā vakarā būs viesi, un te arī ir stāsts par vedējiem, ka dažkārt ir tā, ka vedēji jau sagatavo. It kā, tagad būs tāda spēle, tagad mēs to paņemsim, tagad to, bet tie viesi, viņi tajā brīdī nav gatavi tur lekt, vai gluži otrādāk, viņiem tikai lecamās vajag, un tad, ko tad vēl viņiem tur iedot, un tāpēc ir labi, kad ir šīs te rezerves, un parasti es vēl tad taisu tādu piedāvājumu, ka jo vairāk webinārus jūs iegādājaties, jo sanāk izdevīgāk. Un līdz ar to, ja jūs ņemat 2 webinārus, tad tie ir 99 eiro, ja 3 webinārus, tad tie ir 149 eiro, 4 webinārus 199, un ja visus 5, tad 279 eiro. Tā kā tas par piedāvājumu, un ja vēlaties kādu no webināriem vai kādu paku iegādāties, droši rakstiet man atkal vai nu Instagramā, vai nu Facebookā, vai WhatsAppā, sakiet Gita, vēlos, mēs sarunāsim, ko vēlaties, un tad, kā jau stāstīju, tā ķēdīte, kad jūs tātad atsūtat, ka maksājums ir veikts, es aizsūtu linku no failiem.lv,
Un jūs lejuplādējat un skatāties, pielāgojat savām kāzām, un Līga viņas te var aicināt, uzdāviniet vedējiem kaifu, un vienkārši reku jums ir, gatavojieties. Vēl ir tāda opcija kā konsultācija, jo man ir bijušas vedējmātes un arī pasākumu vadītājs, kas saka, it kā es esmu salikusi, bet tur vajag kaut kādas idejas tiltiem, vajag tur vēl tā kā pietrūkst. Jūs piesakat šo te konsultāciju, pirms tam atsūtat jautājumus, kas jums ir tā kā vajadzīgs, kādas atbildes jūs vēlaties saņemt. Es sagatavoju, plus sagatavoju arī materiālus tieši atbilstošos. Jūs, piemēram, man vajag tur, tātad būs 3 tilti, kādas varētu būt idejas, un es sagatavoju jau ar visu prezentāciju, un pat jau ar kaut kādiem varbūt printējumajiem materiāliem, un tad, kad mēs tiekamies, tātad es visu izrunāju, Zoomā izstāstu, plus aizsūtu arī mūsu šīs te sarunas, šīs konsultācijas ierakstu, kā arī materiālu mapi. Arī tāda opcija ir kā konsultācija. Un tagad gan ejam ieskatīties mapēs, lai jūs saprastu, kas tad tur ir. Kāzas šķērsgriezumā, piemēram, aktivitāte turpini stāstu. Jūs tātad sadalat viesus 2 komandās un noskaidrosim, cik tad viesi ir spējīgi paredzēt, vai cik viņiem labi ir attīstīta intuīcija, tātad 2 komandu sacensības. Un tātad es stāstīšu stāstu, un stāsta pareizās atbildes būs mūzikā, dziesmās. Un tātad katra komanda nosauc vienu no 2 variantiem, kā viņiem šķiet, kas būs. Var izvēlēties jebkurus 2 webinārus. Superīgi, jo man 4 kāzas garām un aptrūkās idejas iedvesmas. Tad te ir ļoti daudz ideju. Tātad izspēlēsim, un jūs čatā tagad mēģināsiet atminēt, kurš tad ir pareizais variants. Tātad vīrietis un sieviete iepazinušies internetā, sarunāja randiņu. Kāds tajā dienā bija laiks? Saulains vai apmācies? Rakstiet čatiņā. Saulains vai apmācies? Kāds saka, ka saulains? Kāds saka, ka apmācies? Tā. Saulains. Pārsvarā saulains. Un tagad klausamies pareizo atbildi. Tur skan rozā lietu šodien līst. Tātad mums ir kāds laiks? Apmācies, jo lietus līst. Tālāk, vīrietis bija vietējais vai ārzemnieks? Kā jums šķiet? Ārzemnieks, vietējais, ārzemnieks, vietējais, ārzemnieks, vietējais. Un atbildēs skan dziesma papā, amerikāno. Nu, respektīvi vietējais tas toču nebija, tas bija ārzemnieks. Viņš jau sen dzīvo Latvijā, un kā jums šķiet, viņš bija neceļa gājējs vai inteliģents cilvēks? Rakstiet čatiņā. Neceļa gājējs, inteliģents, neceļa gājējs. Un atbildē tur skanēs, vairāk nevaru izturēt vairs, kā man garšo alus gaišs, lūdzu ielej man vēl. Nu ir skaidrs, ka neceļa gājējs. Un tad vēl, viņa ilgi pucējās, uzvilka kurpes vai zābakus. Rakstiet atbildē, kā jums šķiet. Kurpes, zābakus. Un atbildē, tā vairāk kurpes, zābakus, un atbildē skan dziesma dzeltenās kurpes ir man. Un atkal uzvar tātad tie, kas teica, tā komanda, kas teica, ka kurpes. Lūk, šādā veidā ir komandu sacensība, un attiecīgi, kurš sakrāja vairāk punktus, tad vai nu uzdāvinam šampie pudeli, vai hip urā, vai uzvar draudzība, bet šāda te aktivitāte. Ko teiksiet par šāda veida aktivitāti? Tas ir tad, kad viesi vēl nav iekarsuši, lai dejotu deju placī, bet ļoti labi var aktivizēt. Te jūs varat dalīt līgavaņa puse, līgavas puse, vai arī gluži otrādāk. Apvienosim, taisam jauktās komandas, lai draudzējas. Super un super.
Jo arī šāda nianse, kāpēc gan ne? Man prieks par tiem, kas saka, ka super, ar mūziku vienmēr labas. Tieši tā, kolosāli iekustina, jā. Jo ir svarīgi arī tos viesus iekustināt, lai viņiem būtu tā kā vēlme arī tālāk darboties. Un ja viņi nav aktivizēti, par ko es arī bieži stāstu webināros, ka svarīgi tātad vispirms ir aktivizācija un tikai pēc tam mēs kaut ko trakāku no viņiem sagaidām, jo citādāk viņi nav gatavi. Tātad turpini stāstu mēs paskatījāmies, kāzu karuselis, Patskaņa dziesmas es pamēģināšu, aizsūtīju Pēterim uz e-pastu, varbūt viņam sanāks, bet vēl ir nākošais tortes figūriņas. Tātad bieži vien ir tas variants, pirmo gabaliņu, tortes gabaliņu mēs iedodam vecākiem, nerunājot par to, ka vispirms pabarojam viens otru, un tad var vēl uztaisīt tādu kā cīņu par pirmajiem lielākajiem gabaliņiem, tiem, kas vēlas tikt pie tortes. Un tad viens no variantiem kāds ir, ka var atkārtot tortes figūriņas. Kurš atkārto, tam lielāks tortes gabaliņš, ja vien nav kaut kādas gabala tortītes, keksiņu un kaut kas tam līdzīgs, jo tad nesanāk, ja nu vienīgi vēl kaut ko bonusā piešķirt, piemēram, karotīti. Un te ir tīri idejiski piemēri, kādas var būt šīs te tortes figūriņas, kas arī ir saliktas mapē, un to ir vairāk. Šeit vienkārši printskrīns, un tātad pāris, kurš atkārto. Tātad, ja tur dāma grib to lielāko tortes gabaliņu, viņai vēl ir jāatrod puisis, ar kuru nodemonstrēt. Vēlams, lai tas ir savs puisis, ja nav sava, var izpausties, jo, ja nav aizspriedumu un kompleksu, var jau visādi. Tā jau jūs spēlējat un pielāgojaties, jo tā tad ir sadziedātas Patskaņu dziesmas, un viesiem ir jāuzmin, kas tā par dziesmu, ko nozīmē Patskaņu dziesmas. Ir iedziedāta dziesma, bet bez līdzskaņiem, un ir tikai patskaņi. Un te atkal var taisīt komandu sacensību, var taisīt, piemēram, vedēju. Vedēji katrs savu komandu, un tad vedēju cīņa, un tātad komandas biedri palīdz. Atkal brīva vaļa, kā jūs vēlaties to saorganizēt, bet tīri idejiski tātad Patskaņu dziesmas uzmini, kas par dziesmu. Kāds raksta, Jauns apņēma līga viņu. Šo jūs uzminējāt. Klausamies nākošo, lai mums ātrāk iet uz priekšu. Vai kāds zina šo dziesmu? Ar šo parasti, starp citu, šo var likt kā ar zvaigznīti, pagaidi. Raganiņa raksta, tieši tā. Noklausamies vēl tad trešo. A, e, a, e, u, a, 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 u, i, a, i, a, i, u, a. Ballējam, neguļam raksta, ballējam, neguļam. Ko teiksiet par tādu ideju? Un, protams, ka tās Patskaņa dziesmas ir vairāk nekā 3. 10 no 10, interesanti. Un tas ir veids, kā iekurināt savus viesus. Super, puper. Man prieks, paldies. Tā, un tad nākošais atkal nošērošu ātri, bet tad tikpat ātri arī slēgšu ārā. Ir feini, ļoti jauka ideja. Paldies!
Un nākošā mums būs tātad mičošanas materiāla mape, un šeit es ielūkošos pie sadaļas vecāku moments un vēlos jums izstāstīt par ļoti tādu lirisku momentu, un starp citu, jā, liriskiem momentiem es uzskatu, ka ir jābūt kāzās, un tātad šis būs liriskais moments ar nosaukumu Mammas miegs. Un tātad es vēršos pie jaunajiem un saku, ļoti gribas kopā ar jums uzdāvināt jūsu mammām dāvanu. Tai nav vērtības, jo nav tādas pasaules naudas, par kuru to varētu nopirkt. Un tā tad ir nolikti 4 krēsli un 2 spilventiņi. Un aiciniet savas mammas apsēsties. Un jaunie apsēžas līdzās. Viesi iespējams brīnīsies, kāpēc tāda dāvana kāzās. Bet mēs atbildēsim, tas ir vispiemērotākais brīdis tieši šai dāvanai. Sēdieties blakus savām mamām. Ziniet, patiesība ir tāda, ka jūsu mammas no tā brīža, kad nācāt pasaulē, līdz pat šim brīdim, nereizi nav pa īstam tā gulējušas. Uzdāvināsim viņām vismaz 3 minūšu miegu. Viņas pamodīsies mundras, skaistas, enerģijas piepildītas, uz pleca noliek spilvenu un mammas atbalsta galvu. Es arī sev vienmēr uzdevu šo jautājumu, vai vispār mammas kādreiz guļ, un kamēr vien pati nekļuvu par mammu, es nezināju atbildi uz šo jautājumu. Un es saņēmu atbildi. Nē. Kad viņai gulēt? Pirmos bērnības gadus mammas jūs auklēja, aijāja, dziedāja miega dziesmiņas, maigi glāstīja vēderiņu gan no rīta, gan vakarā, gan naktī. Pēc tam kadru maiņa, jūs izaugāt mīlestībā un gādībā un likās, jau būs 1. klase, skolotāja mamma atpūtīsies, bet te tev bija drēbju glūdināšana, kopā salikta skolas soma, mājas darbi, un naktī nemiers kaut tikai viss būtu salikts un izdarīts. Un atkal mainās bildes. Jums jau izlaidums. Beidzot, mamma izgulēsies. Bet nē, jāgaida no diskotēkas, pastaigām, noteikti jāpajautā, kā gāja, vai viss kārtībā, kas uz sirds, un atkal mamma neguļ. Tagad nopietna maiņa. Ne bilžu, ne kadru, bet izmaiņas dzīvē lielā mērogā. Jūs apprecējāties. It kā viss. Laiks mammai tā no visas sirds atpūsties un izgulēties. Bet nē. Gatavošanās, organizēšana, palīdzēšana ar padomiem, negulētas naktis. Ziniet, lai vismaz kaut tagad tās 3 minūtītes paguļ. Pienāks brīdis, kad jūs paziņosiet, ka jūsu ģimenē gaidāms mazulis. Un jūs domājat, ka tad mammas varēs domāt par miegu? Gan dienu, gan nakti domās, sapņos, gaidīs. Un pēc tam pār šūpuli nolieksies jau neviena mamma, un viss atkārtosies. Mammas neguļ. Mammas grib, lai mēs esam laimīgi. Viņām tas tā no dabas iekārtots. Mīlēt un rūpēties. Un tā, ja jūs viņas pamodināsiet un iečukstēsiet ausī pašus svarīgākos vārdus. Paldies, māmiņ, tev par dzīvi. Varat ierakstīt čatiņā. Daci saka, ka burvīgi. Šis ir tāds liriskais moments, kur kādam nobirs asara, mamām noteikti būs patīkami, ļoti sirsnīgi. Jā. Jo arī tie vecāku momenti, jo, ja jūs zināt, ka ir tas variants, ka mamma šūpo klēpī, bet var jau būt arī tā. Neviens neteica, ka ir tikai klēpī šūpošana. Varbūt arī citādāk. Un te jūs atradīsiet tās idejas, kā varbūt vēl. Viņa saka, ka vienreizēji, cik šis bija asaras acīs, jā, Agita, man arī asaras acīs, un ik pa laikam balss aizlūst, un tas ir tikai un vienīgi ok, jo mēs visi esam dzīvi cilvēki. Un es zinu, ka ir tie, kas saka, nē, kāzās raudāt, bet tās jau nav kaut kādas sēru asaras, tās ir aizkustinājumi un pat prieka asaras, jo mēs pat aiz smiekliem smejamies. Un tiem īpašajiem momentiem tiem noteikti ir jābūt un jāatzīst, ka katrā webinārā es lieku akcentu uz īpašajiem momentiem un vismaz 1, 2
3, dažreiz pat vairāk momenti ir iekļauti webināros, lai būtu šis te wow, jo ko viesi atcerēsies, ko tie paši vecāki atcerēsies, viņi no kāzām atceras, no viņiem vispār no jebkura pasākuma atceras jau to, kas bija wow, vai arī gluži otrādāk to, kas bija galīgi garām. Tad labāk, lai ir šīs te atmiņas par tiem wow momentiem, nevis par to, kas bija galīgi garām. Var pateikt arī bez asarām, to var izdarīt, bet ir jātrenējas. Un vēl tas tāds piemērs, jā, diezgan tāds, ka bija webinārs, kur arī bija jālasa jāstāsta viens no šiem te romantiski emocionālajiem mirkļiem ar nosaukumu Mana sirds. Planēta. Un es katru reizi vīram saku, ko darīt, es nevaru, es raudu un asaras birst kā pogas un reāli, tur jau, riktīgas asaras, un es saprotu, ka es jau to tekstu nevaru izrunāt. Un tad viņš saka, vajag domāt par kaut ko ļoti smieklīgu. Un mēs tikko bijām izlasījuši rakstu, ka jau vada ārzemēs suņu kāzas, respektīvi preces sunīši un pasākumu vadītāji vada šādus pasākumus. Un tad viņš man saka, bet tu domā par suņu kāzām? Un tad reāli es tā arī darīju, ka webināra laikā es domāju par tām suņu kāzām, un tad jau tās asaras tā nenāk tik ļoti. Tā kā arī viens no variantiem, kā var, tā kā sevi mazliet tā kā pieplacināt tās savas emocijas, bet tas ir tikai dabīgi, ka emocijas ir un bez emocijām nekādi. Tāpēc jau tās ir emocijas. Tā kā šis bija, es parasti iedomājos, ka lasu vēstures grāmatu, arī labais. Kāpēc gan ne? Tā kā tas bija moments no šīs te mapes no mičošanas webināra, un tad vēl, ko es varu, piemēram, jums nodemonstrēt tātad kāzas ar emocijām, un ir tāds tostu ģenerators. Ko tad nozīmē tostu ģenerators? Ziniet, parasti, pat ne parasti, bieži vien ir tā, ka pasākumos tosti tā ir lielā problēma, jo tostus parasti saka pasākumu vadītājs, un, ja vada vedēji, tad saka vedēji, bet principā viesi, viņi vispār, ka tik pēc iespējas mazāk kaut kas būtu jārunā. Bet, ja gribas tomēr tos, redz, es izlasīju Dacas komentāru, ka skatos jauno pāri un vecākiem un redzu suņus. Toties tagad ar smaidu uz lūpām. Un tātad par tostiem, tātad kā mēs varam pamudināt viesus teikt tostus. Tātad pirmais, ko mēs varam izdarīt, sagatavot kaut kādus smieklīgos tostus, un tos var atrast internetā, bet, manuprāt, es daudz liku jubilejas webinārā tostus, bet ir tātad šajā te kāzas ar emocijām mapē tostu ģenerators, un ko tas nozīmē? Jums ir 3 kaudzītes ar kartītēm, un uz kartītēm ir sarakstīts, kāds tad būs šis te tosts. Un tātad pirmā kartīšu kava, tā ir kā teiks tostu, otrā kartīšu kava, kāds būs papildus specefekts, un trešā kartīšu kava, kādu īpašo vārdu ir jāiesaista savā tostā. Un tātad, piemēram, ja jūs ievēlējāt tosteri amatos, ja jūs izvēlaties, piemēram, amatus, un ja tur ir tosteris, jeb cilvēks, kurš saka tostu, tātad viņš vai pats saka to tostu, vai norīko, kurš tagad teiks, un lai nav tā, ka tas cilvēks domā, ko tagad būt, jūs varat izmantot tostu ģeneratoru. Un tagad lūdzu ierakstiet kāds, kurš pirmais ierakstīs, tas arī būs. Tātad varbūt es pat nošērošu, kā teiks tostu. Tātad pirmais ierakstiet ciparu no 1 līdz 10. Tātad pirmais mums ir 8, un tostu mums teiks, es uzreiz jums rādu. Tātad pirmo kartīti mēs izvelkam pīkstot. Tātad pirmais nosacījums pīkstot. Otrais cipars es jau redzu, ka ir 7, papildus specefekts, tātad tas būs 14.
visu laiku skatoties uz savu degunu. Nu, jau iedomājieties, jau viņam jāstāsta, jāsaka tosts, pīkstot un skatoties uz savu degunu. Un tagad trešo kādu skaitli, mums ir skaitlis 3, un īpašais vārds, kurš ir jāiesaista, zirgaste. Tātad, pīkstot, skatoties uz savu degunu, un iesaistot vārdu zirgaste. Un attiecīgi tas cilvēks, es ļoti vēlu, lai jums viss izdodas, un lai jums tā kopdzīve ir kā tāda koša zirgaste, kuplo un ceļ. Nu, vārdu sakot, mēģināju uz sitiena, tā tad viesi būs daudz, teiksim tā, azartiskāki un vairāk noteikti izpaudīsies, bet ko teiksiet par tādu ideju, par tostu ģeneratoru? Un to pat var pozicionēt tā, ka, lai nebūtu tā, ka visi kautrējas un neviens negrib teikt tostu, tad vai nu, ja kāds, piemēram, sacentās 2, kaut kāda aktivitāte bija, viens uzvarēja, otrs zaudēja, zaudētājs tātad caur šo tostu ģeneratoru saka tostu. Arī uzvarētājs caur šo tostu ģeneratoru var teikt tostu. Un tātad katrā mapītē, kā teiks tostu 10 veidi, papildus specifekti 10 un īpašie vārdi 10. Lūk, nu redz, super un smaidiņš, smejošs. Tas jau ir labi. Tātad šo arī var jautra ideja, šis noteikti labāk aiziet. Pēc pāris glāzītēm aiziet labi. Un Vija saka, ka ļoti patīk. Nu, šo jūs atradīsiet tātad kāzu webinārā kāzas ar emocijām, un tur tiešām ir emocijas. Noprezentēšu jums prezentāciju, lai jūs saprastu, cik ir bagātīga šī te prezentācija. Tas arī tātad ātri. Tātad tas nav vienkārši kaut kas, bet viss tiek izskaidrots, izstāstīts, un informācijas ir ļoti daudz gan par sālsmaizēm, gan ģimenes pavardiem un pirmajām dejām un totalizatoriem un īpašajiem momentiem. Tātad, kā jūs redzat, 59 slaidi tie ir arī prezentācijā. Tā kā Tas nav nopirkt vienu spēli, tas nozīmē, ka jums jau vienā webinārā ir ļoti daudz materiālu un informācijas un ideju. Tagad sadaļa jūsu jautājumi. Vai ir kādi jautājumi, ko jūs vēlētos man uzdot saistībā ar šiem te kāzu webināriem vai man kā webināru radītājai, vadītājai? Kā iekustināt viesus, kas negrib kustēties? Likt viņus mierā? Tātad par iekustināšanu. Viss ir gaužām vienkārši. Ja jūs gribat uzreiz iekustināt, tagad lecam, bet viņa neliks. Kāpēc? Tāpēc, ka tikai loģiski ir, ka ir jābūt vispirms aktivizācijai, kā jūs aktivizējat. Piemēram, pie galda ir tā saucamā kliedzene, kad viesi atkārto burtiski kaut kādus vārdus, lai iekustinātos vārdiski. Vai, piemēram, manuprāt, es biju ielikusi gan principā visos sociālajos tīklos aktivizāciju, vai šeit ir visforšākie cilvēki, un tātad mēs duram ar pirkstu debesīs un kliedzam jā, vai šeit ir tie, kas atnākuši apsveikt Līgu un Jāni, jā, un šādi te iekustinot viņi jau sāktivizējas. Tad vēl, piemēram, plaukstene, kad vai nu sit plaukstes attiecīgie cilvēki pa grupām vai individuāli, piemēram, tie, kas ir ieradušies paēst un padzert. Hopš, pasitām plaukstas. Pēc tam var būt kaut kāda aktivizācija, kurā iesaistās jau ar galda biedriem, ja ir pa galdiņiem vai ar blakus sēdētājiem. Piemēram, padot kustību. Padodam rokas spiedienu. Hopš, padevām rokas spiedienu. Visi apkārt. Hop, ātri padevām. Padodam gaisa skūpstu. Padevām gaisa skūpstu. Tātad vispirms ir jābūt šai te viesu aktivizācijai, un tad seko aktivitātes, pie kam aktivitātes arī, kamēr viņi nav sapratuši, ka var jums uzticēties un ka nebūs tādi konkursi un aktivitātes, kas
viņus tā kā noliek kaut kādā neveiklā situācijā vai kas viņiem var nepatikt, kamēr nebūs panākta šī uzticība, tikmēr būs ļoti grūti viņus sakustināt. Jo viņiem ir jāzina, ka viss būs vienkārši, būs smieklīgi un būs jautri. Un tieši par šo es arī ļoti daudz stāstu un rādu webināros, sākot ar iekustināšanu un beidzot jau ar to, ka deju placī visi ir uz grīdas un guļ. Un tad es arī parasti saku, es viņiem neliku gulties uz grīdas, bet aktivitāte ir tik jautra, un tur vienkārši ir jāparāda, kur ir zemākā komanda, un viņi paši noguļas uz grīdas. Lūk, bet to var panākt tikai veidojot šo te dinamiku. Ja jūs uzreiz viņiem liksiet to konkursu tādu, nesanāks. Lūk ir tā panākuma atslēga. Kāda dziesma skan mičošanā ar spilveniem un gulēšanu? Jāskatās pirmām kārtām, tur var skatīties, kāda mūzika patīk jaunajam pārim, kāda mūzika varbūt patīk pat mammām noskaidrot, varbūt vienkārši kaut kāda instrumentālā fona mūzika. Te ir atkal, cik daudz jūs vēlaties personalizēt. Ja jums vēl nav idejas webināros, milz un daudz paldies, Dace, bet vajag mācīties, kā panākt to, ko stāsta Gita. Un tas ir iekš webināriem. Man ir gana daudz Gitas webināri, bet tāpat pietrūkst. Un vajag vēl, Dace, tu jau zini, ka būs vēl. Jo patiešām, ziniet kā, viens ir atrast kaut kādas, jau zināmas spēles, kaut kādas zināmas rotaļas, bet ar to jūs nevarat pārsteigt. Mūsdienu tā kā būšana šeit un tagad, viņa pieprasa pārsteigumus, un cilvēks, viņam ir tā sajūta, baigi forši, tad, kad ir bijuši šie te pārsteiguma momenti. Un pārsteiguma momentus mēs varam dabūt tikai tad, kad ir kaut kas neredzēts, nedzirdēts, nebijis, tur, kur es varu izpausties tā, un tas bija tik forši. Piemēram, kaut vai tas pats paauģu batls, kad noliekam, piemēram, pieņemsim līdz 40, un tad 40 līdz 80, bet, piemēram, te var būt divi varianti, vai kad tā vecākā paaudze dejo jaunākās paaudzes mūzikas ritmos un jaunākā vecākās paaudzes mūzikas ritmos, vai arī vecākā dejo savējos un jaunākā savējos, vai arī vispār samiksējam un kurai komandai labāk sanāk un iekurināt. Ar to arī var iekurināt, jo ir ļoti daudz nianses un mums tikai šķiet, sagatavošu 3 spēles, būs labi. Nebūs labi, sevišķi nebūs labi kāzās, jo kāzas tas nav draugu tāds vienkārši tusiņš. Nē, ja jūs sanākat reāli draugi, un ja tās ir kaut kādas studentu kāzas, kur ir tiešām bulciņas, pīrādziņi un tēja un jautras foršas spēles un rotaļas, tur var. Bet ja tās ir kāzas un pa nopietno, tur nevar izbraukt tikai ar spēlēm, jo vispār pasākumi tie nav tikai konkursi. Jo kaut vai, kā es jau minēju, kaut kādas aktivizācijas, jo pat kā var sāktivizēt viesus, ja viesi sabraukuši no dažādām malām, pajautājiet, no kurienes viņi ir ieradušies un kā sauc tās vietas iedzīvotājus. Piemēram, ja jūs esat no Apes, tad pasakiet, ierakstiet čatiņā, kā sauc Apes iedzīvotājus. Apenieši, kādi vēl varianti? Apenieki. Un ticiet man, apieši, arī labi. Un ticiet man, šī aktivitāte, kas patiesībā ir aktivizācija, jeb interaktīvs, tā ir miedarbība ar viesiem, kur viņiem nekas grūts nav jādara, tas nav konkurss, mēs vienkārši komunicējam. Un apisti, un jums atbildēs apēnieši, tur būs kaut vai ar api, jo te jūs varat vispirms tātad vispār pateikt, ka Latvijā ir tik daudz pilsētas, un
Un tad, kad jūs bieži domājat, kā sauc to pilsētu, pat ne novadu Sāģu iedzīvotājus, jo, piemēram, ir Sāģa lielie muļķi. Kā sauc šīs Sāģas iedzīvotājus? Vispirms tātad jūs vienkārši parunājaties, un tad sākat jautāt, no kurienes tad ir sabraukuši viesi. Starp citu, jūs jau iepriekš caur anketu noskaidrojat, no kurienes tie būs, un jūs jau redzat, vai der vai neder, vai derēs šis interaktīvs vai nē, jo vai būs tās interesantās vietas. Un tad ierakstiet lūdzu, kā sauks lielo muļķu iedzīvotājus. Ko jūs atbildētu? Muļķīši. Un par šo es ļoti daudz stāstīju webinārā Pavasara ķēriens, kur es stāstīju daudzas lietas par konkursiem, un par šo sekojiet informācijai, jo būs viens brīdis, kad jums būs iespēja noskatīties šo webināru par konkursiem, kur es vispār stāstu, kas tie tādi konkursi un kā tos veido un no kā tie sastāv. Jums būs iespēja noskatīties bez maksas, tā kā sekojiet informācijai, jo būs tāda dāvana no manis. Lielmuļķi, muļķēnieši, vienkārši labi ļaudis. Lūk, jo tiem nav jābūt tikai lecamiem, skrienamiem konkursiem un aktivitātēm. Tā var būt vienkārši parunāšanās, bet arī to ir jāzina, ko mēs runāsim. Tā starp citu. Skatos, ko vēl par pārsteigšanu pateicu, ka ir jābūt šiem te pārsteigumiem un tiem ir jābūt patīkamiem pārsteigumiem. Un vēl, ko jūs arī atradīsiet, piemēram, tajā pašā mičošanā, mēs visi zinām, cik tradicionāli ir dāvināt mīklas vāli, katlus, knaģus, bet, piemēram, es esmu radījusi unikālu apdāvināšanu mičošanā, kas galīgi nav ar katliem un mīklas vālēm, un tās ir noderīgas lietas un ar jēgu, ar īpašo jēgu. Tā kā, un te jau ir ļoti svarīgi arī panākt, lai maksimums viesu iesaistās, bet lai viņi nesajūt pat, ka tas ir pat konkursu. Mums bija ļoti jautri, ļoti labi pavadījām laiku. Lūk, tas ir pats svarīgākais, jebkura pasākuma nosacījums, ka mēs labi pavadām laiku un mums paliek šīs te patīkamās pozitīvās emocijas. Tā kā šādi. Lūk, es esmu izstāstījusi par 5 kāzu webināriem, izstāstījusi, kas tas tāds vispār webinārs ir, kā webināru ierakstus un materiālus var iegādāties. Tātad pār bāru, tātad ir šis te atsevišķais cilvēks vieta, tātad es saprotu, kur ir šie te alkoholiskie dzērieni. Kas te ir vissvarīgākais? Saprast un saorganizēt pirmajam tostam. Kāpēc? Tāpēc, ka, pie bāra ir dzēriens, bet mēs zinām, ja ir daudz viesi, tad kamēr visiem salej to dzērienu, jo tur ir tā, es saprotu, ka nevis paši sev ielej, bet ir bārs. Un parasti ir tas moments ar pirmo tostu, jo pirmajam tostam mēs sapildam glāzes, un tik dzersim, un vai vedēji saka pirmo tostu, vai vadītāji saka pirmo tostu. Un ja mums ir jāgaida šis te, kad būs sapildītas visas glāzes, pārējais viss ir visu var saorganizēt. Bet pirmais tosts, lai tas nav ievilkts, vai sagatavojam, ka uzreiz, tur es nezinu, webinārs ļoti vērtīgs, paldies, vai ka uzreiz mums ir atbildīgie cilvēki, kas palīdz, piemēram, vedēji tēvs, varbūt kāds brālis, tie, kas palīdz piepildīt tās glāzes pirmajam tostam. Un arī mēs zinām, ka bārā mēs varam izvēlēties to dzērienu, kādu vēlamies. Un ja katram ir jāiet klāt un jājautā, vai arī pasūta šo dzērienu atkal, tas laiks ievilksies tieši pirmajam tostam. Pēc tam visu var saorganizēt, jo bez maz vai vadītāja pasaka vai vedējmāte pasaka, tagad mums būs svarīgs tosts, aicinu visus saorganizēt piepildītas glāzes, un tas jau nekas, ja tur fonā paskanēs kaut kāda mūzika, piemēram 2 dziesmas, un pa to laiku tās glāzes būs sapildītas. Bet pirmajam tostam ir ļoti svarīgi, lai būtu laicīgi sapildītas glāzes.
Ierakstiet lūdzu čatiņā, vai es atbildēju uz jautājumu. Webinārs ir ļoti vērtīgs. Bija ļoti vērtīgi. Paldies. Pats aktuālākais, ko vēlēšos iegādāties, webinārs par mičošanu. Nu, ļoti labi, jo būs labs palīgs, konstruktors ideālai mičošanai. Bija vērtīgi. Paldies, lūdzu. Paldies, Gita, lūdzu. Tā kā ņemiet par labu. Tātad, kā jau minēju, būs arī izlikšu ierakstu, ja nu gribēsies vēl kaut ko patīt atpakaļ. Tā kā jums jau tiek unikāla iespēja tikt pie dažiem knifiņiem. Jā, atbildēt uz lūdzu. Tā kā šādi paldies, ka veltījāt savu laiku svētdienas pēcpusdienā un lai foršas kāzas. Un vēlreiz atkārtošos, Līga viņas aicinu parūpēties par vedējiem, lai viņiem nav tajā gatavošanās laikā jāiespringst, jo pēc pieredzes zinu, ka pie manis uz konsultācijām atnāk. Ir tādi vedēji, kas vispirms nopērk to webināru paku un tad vēl piesaka konsultāciju, lai pārbaudītu, vai visu ir salikuši pareizi, vai tā der, un varbūt kaut kur vēl kaut kāds jautājums, kur gribas vēl kaut ko klāt, jo tas ir ļoti grūti atrast informāciju. Jā, es zinu, ka pie manis ir daudz, bet ja vedēji cenšas paši tikt galā, tas ir ļoti sarežģīti. Un vienmēr jau gribas izdarīt ideāli, lai gan man ir tāda pieredze bijusi, kad saka, ka vedēji, piemēram, novadīs mičošanu, un reāli mičošana ilga, redz, kur blakus sēž pie pults DJs un vīrs, kurš neļaus samalot, ka mičošana ilga tieši 7 minūtes. Un es saprotu, kāpēc, jo, ja nav informācijas, ko var darīt, tad tas arī ir viss, kā vien noņemt plīvuru, uzlikt aubi un nodziedāt Līgodama upenesa. Bet nekur nav teikts, ka jābūt tikai šai tradīcijai. To var padarīt arī par tādu foršu, pat personalizētu, emocionālu, gan ar smaidiem, gan ar prieka asarām, piepildītu notikumu kāzu visā tajā kontekstā. Tā kā parūpēties, lai ir labi. Lūdzu, Dace, tā kā uz saredzēšanos kādā webinārā vai kādā sociālo tīklu vietnē caur rīliem, informāciju un vēl citām labām lietām. Un lai jums jauks svētdienas vakars. Uz saredzēšanos citur. Lūdzu, Agita, lūdzu, Daina, lūdzu, Vija. Un, ja izdomājat iegādāties, rakstiet privāti vai nu uz WhatsAppu, vai nu uz Instagramu vai Facebooku, Messengerī. Par mičošanu informācija ļoti maz internetā, tāpēc tas webinārs interesē ļoti, ļoti interesanti. Paldies. Lūdzu, Sintija, par mičošanu, ja godīgi, praktiski nav informācijas. Vispār, ja jūs paskatīsieties, nav tās informācijas, tāpēc jau es arī dalos. Lai atvieglotu dzīvi gan vedējiem, gan vadītājiem, gan citiem labiem cilvēkiem, kas grib novadīt kādu pasākumu. Atā!